dodu vārdu Dainam, es aicināšu jūs pauzīties un kafijas pauzē vēlreiz apskatīties izstādi, kas ir 1. un 2. stāvā. Šajā izstādē piedalās fotokluba Ogra biedri. Jūs katrs pie reģistrācijas paņēmāt lapiņu. Lūdzu, izdariet savu izvēli, atzīmējiet, kuram jūs dodat 1., 2., 3. vietu. Un pēc skatītāja balsojuma mēs pasākumu noslēgumā tad tā kā apbalvojam cilvēku, kas ir skatītāja simpātija. Tā ir tā izstāde, par ko es tikko runāju. Un īsumā arī tāda kā tehniska informācija par mūsu šodienas kārtību ir tā, ka 3 runātāji būs līdz kafijas pauzēs, starp runātājiem būs īsa tehniska pauzīte, kamēr nomaina prezentācijas. Kafijas pauzīt būs kaut kur pēc 1 apmēram 40 minūtes, bet skatīsimies uz vietas. Ogrē nav tik viegli aizskriet kaut kur uzēst, bet tūmā ir dažas kafēnītes, bet kā vēlaties, varat iet ārpusē uzēst vai cienāties ar kafiju šeit priekšā. Pēc kafijas pauzes būs 2 runātāji, nāšu uz skatuves Dainu Kārtlogu. Dainis ir atbraucis. Kā jums liekas, vajag obligāti? Es domāju, ka vajag to mikrofonu. Jā, nav jātādā. Knap dzirdēt. Mēģināsim runāt ar mikrofonā, tomēr ir vieglāk. Dainis pie mums ir atbraucis no Kurzemes. Un es esmu pēdējā laikā pamanījis tā, ka Latvijā, vai arī mēs neesam tik liela zeme, bet tomēr ir ļoti lielas novada atšķirības. Man liekas, ka Dainis ir pazīstams Kurzemes fotogrāfu vidū. Viņš ir uz manis absolūti tāds subjektīvs atmiņas par vienu dienu Rīgā, vienu dienu Latvijā, vienu dienu Ogrē, kas notika 3 reizes un vienu dienu studentu dzīvē. Kad viss tas aizsākās pirms gandrīz 40 gadiem, 87. gada 10. maijā, kad mēs dienu iepriekš pirms vienas dienas Rīgā pulcējāmies, lai gatavoties šai lietai, ko nekad neviens nebija darījis, jo tas bija kaut kas jauns, laikam nesen pasaulē bija tādas akcijas notikuši tikai. Un acīm redzot, tas bija saistīts ar pārmaiņu vējiem, ar glasnosti un perestroiku, kad tas bija iespējams arī fotogrāfu vidē. Un tad dienu iepriekš šis 10. maijs, tad mēs pulcējāmies Žurnālistu savienībā, kas toreiz atradās starp Drāmas teātru un Balsteļa kalnu, un šeit ir redzami organizatori. Viens no viņiem organizators Jānis Krūmiņš vidū, pa kreisi ir Arvils Ašerādens un Andrs Eglīts, bet viendien Rīgā galvenais organizators bija Jānis Krūmiņš un Inns Kalniņš. Šis ir cīņas fotogrāfs Ojārs Lūs, arī Žurnālistu savienībā apspriedes laikā. Un pēc tam mēs pulcējāmies Doma laukumā, kurā es nezinu, ko Ojārs Ašerādens patreiz tur dala kādas lauzes un apgriezt ceptu liecina, ka kaut kas tiek tur lauzēts, bet Imants Prēdels, kā mēs redzam, dala filmiņas visiem. Un cik es atceros, tad mēs fotografējam melnbaltā, bet ņemot vērā, ka redzams arī vārds kroma filmiņas, tad laikam tika filmēts arī viena Rīgā uz krāls. Vidū redzam leģendāru personu, kas ir Žanis Legziņš no, man šķiet, kamēr žurnāla zvaigzne pastāvēja, tikmēr viņš bija no visu laiku vienīgais fotogrāfs žurnālā zvaigzne. Jānis Krūmiņš gatavojās fotografēt no augstāka punkta. Un te ir Pīkalējs, Krūmiņš un Ulds Pamažs un Mārs Melkāls, kas, man liekas, arī kādreiz fotografēt, bet, man liekas, viendien Rīgā viņš nepiedalījās. Te tiek gatavots grupas bildes fotografēšanai. Un šī ir tā bilde, kur vienas dienas Rīgā dalībnieki visi redzam. 10. maijs, 87. gads. Jā, labi.
šis ir tātad 11. māja, viens dienas Rīgā, pirmais kadrs. Es paliku pie māsas dzīvoklī, un tātad šis ir viens dienas Rīgā, pirmais kadrs. Un tad mazliet parādīšu no tā, ko es fotografēju šajā vienas dienas Rīgā ietvaros, un būtībā ir tā, ka šīs akcijas man ir kaut kas, bet vienas dienas Latvijā ir viss tikā dots. Arī šīs filmiņas bija jādod, bet es pēc tam no Jāņa Krūmiņa izprasīju, un tad man ar dažiem izņēmumiem, ko Latvijas Filmas bija paņēmis savām vajadzībām no tiem kadriem, tad šeit būs redzams no vienas dienas Rīgā akcijas, ko es fotografēju. Tas ir Saktas tirdziņš. Netālu no autoosts. Mērķēļi jau diezgan daudz kirilītas toreiz bija. Stacijas laukums. Mans kolēģis Alis Dubļānis fotografēja tikai stacijas tunelī, un kaut arī mums mēs bijām iedrošināti, ka mēs tādā dienā varam darīt, netraucēt visu, tad Miličs tomēr viņam laikam diezgan ierobežot to darbošanos. Bet, tā kā es biju mobils, es biju kustīgs, tad es varēju netraucēt visu fotografēt. Tā ir Doma baznīca aiz žoga. Bija aizklīts arī līdz Rīgas nomalai. Kurā gadā bija tā akcija Rīgā? 87. gada 11. mājas. Un Stadiņas slimnīcā bija darba zinātniskās organizācijas fotolaboratorija, kurā darbojās tāds Rīgas Skandels un Laimons Bērziņš. Un es biju aizgājis pie viņiem ciemos un tapa šī bilde. Un pēc tam viņi vienā avīzē tika nopublicēti, un te ir vēl tur Semjonovs un Lūs un Valds Klējins, Andris Krieviņš, Mārtiņš Zelmans un Gunārs Janaids. Nu jā, un šajā bildē te ir paraksts darba pārtraukums, kaut arī viņam tāds pārtraukums bija dienas lielāko daļu. Jā, paldies. Nē, labi, jāpēc, es tikai priekš. Labi. Nu jā, un tad pēc dažiem mēnešiem tad pienāca augusts, un tajā pašā 87. gadā bija Viendiena Latvijā. Viendiena Latvijā tas bija kaut kas stipri nopietnāk, jo es pavisam nejauši atradu, ka man vienā mapē bija ielikt šīs Viendienas Latvijā programma, un izrādās, ka Viena Latvijā bija no 25. līdz 30. augustam, kā te mēs varam izlasīt. Tas nozīmē, ka 25. augustā mēs sapulcējāmies Rīgā, Daugavas viesnīcā, un tad šis ir 26. Tad 25. mēs visi sabraucam, 26. augustā ir ko mēs tur darām, jā, attiecīgi. Nozīmīgākais 26. augustā bija vienas dienas Latvijā atklāšanas brīfības presnamā, Balas Dambija 3. Tas ir 2 dienas pirms tās vienas dienas. Mēs ar Aldu Dubļānu dzīvojām viesnīcā Daugavā, vienkārši šīs dienas atpūtāmies no ikdienas kombainu bildēšanas vai kas man tur, kurām bija attiecīgi darba jādara. Nu jā, un te ir nākamā diena, tad viena diena pirms nozīmīgās fotografēšanas, kurai es bildēju tādā Latvijas vietā. Un šī dienas nozīmīgākais pasākums bija visas fotoakcijas dalībnieku kopīgas fotografēšanās Valdemāra Dambija Epetēņa viesnīcai Daugavā. Un šī ir tā bilde, kurā
visi dalībnieki ir nobildējušies, un bija no Lietuvas, Igaunijas, un diezgan daudz bija no Maskavas arī fotografu. Mēs ar Romualdu Požarski fotografējām Saldus rajonu. Uz mazākiem rajoniem bija divi fotografi, bet uz tādiem, tā kā Daugavpils Liepāja, tur bija vairāk. Un mums bija pirms tam darba uzdevums, ko kā 3-4 objekti attiecīgi, kas mums noteikti vajadzētu fotografēt uz tajā konkrētajās vietās. Man bija kāzu pāris, kas gatavojas nākamās dienas kāzām. Tātad mums bija viena diena Latvijā piekdiena un tas kāzas sestdien, un tad man bija jāfotografē tas kāzu pāris. Tad vēl bija jāfotografē neredzīgs otrā pasaules kara dalībnieks. Bija ieteikts kaut tajos saucamais varoņu kapos, jo leģionārs toreiz vēl nepieminēja. Un tad vēl bija bibliotekāri pāris un procentu cementu kombināts ar piebildi, ka lai fotografē uzmanīgi, jo lai fotoaparatūru no putekļiem pasargā. Tātad galvenā diena ir tā 28. augusts viena diena. Un šitie ir tikai būtībā no vienas dienas Latvijā foto bildēm. Man ir tikai 2 kadri, kas bija nopublicēti grāmatā. Un šitas ir pa ceļām mums, braucot pa tiem objektiem un diezgan daudzie fotografija arī bez tā, kas bija tur tajā darba uzdevumā. Un šitā pa ceļām viens Bobika avārijas man fotografēja. Un otra bilde ir pie Brocēna cementa fabriks, un tā man liekas tiešām unikāla, ka tās meitenes ņēma kartupeļus, uz kurām mums kartupeļu lakstiem bija centimetri un 50 tā cementa kārta. Un tā ir nākamā diena pēc vienas dienas Latvijā. Mēs atkal pulcējamies Rīgā. Un te bija paredzēta tāda ekskursija ar motorkuģi Liepāju pa Daugavu un Rīgas jūras līdz, tā teikt, noslēguma pasākums, izklaides pasākums. Bet tas nenotika, jo bija kaut kas līdzīgs vētrai, jo tā nav pieklaides šitā žests, bet viņš vienkārši cenšas noturēt, jo uz akmens tiltu viņu vējš nes projām attiecīgi. Un tā mums bija pulcēšanās stila tenī galā tā kuģī, lai mēs braukt, bet lielā vēja pēc nebraucām. Un mēs dodamies tagad uz Daugavas viesnīcas puses, lai brauktu uz jūras pēli, kurā tika noslēguma pasākums, šim vienas Latvijā noslēguma pasākums jūras pēlē bija. Tas ir mazliet tas vējš ir jūtams arī šajā bildē. Un tas ir skats par jūras pēles logu, kur arī mazliet tas vējš ir redzams, jā. Un tāda mazliet pamīglaina bildīt no tā pasākuma jūras pēlē, jo man nekas attiecīgi neatradās vairāk no šitā. Un runājot par vienas dienas Latvijā otro fotografēšanos dienu, kas notika 2007. Gadā, tas bija tā interesanti, ka mēs braucām ar krūmu māksliniekiem uz Čehiju, uz Olomouc, un mums tur izstāda viena. Un man piezvanīja Jānis Krūmiņš, kad, vai es fotografēju un ko es fotografēšu. Es saku, mēs braucam uz izstādi, un tad es teicu, braucu uz Prāgu, uz Latvijas vēstniecību un bildē vienu dienu Latvijā Prāgas vēstniecībā. Bet tā kā Olomouc no Prāgas ir diezgan tālu, tad, diemžēl, 2007. Gada vienu dienu Latvijā manā iekļaut, jā. Un tad tālāk seko vienu dienu Ogrē, kas notika nākamajā gadā pēc vienas dienas Latvijā, mums 8. gads. Un tas arī bija diezgan tāds nopietns pasākums. Tad mēs esam sapulcējušies pie kultūras nama, tad 88. gada. Tas ir 20. maijā laikam bija tā diena, tad tas ir iepriekšējā diena laikam 19. mājas. Jā.
labāk uz lielā rādi. Paņem šito te. Neredz uz ekrāna to staru. Es atnācu, vienkārši man interesē arī fotoklūpa un arī šīs akcijas vēsture, tāpēc es labprāt uzreiz paskatos. To staru uz ekrāna neredzēs. Nu jā, nē. Ar pirkstu. Vecā metoda rāda ar pirkstu. Pārbaudīt metodu. Jā. Janaitis, Gvido Karons. Varbūt vēl kāds ir zālē, kas sevi Aivars Liepiņš, kas sevi atpazīst. Gvido nevar sevi. Pūs priesteri Andres Krieviņš blaks, tad ir Juris Kalniņš blaks, Andrejs Grants, Inta Ruka, Aldis Dubļāns, Valga, Uldis. Īris Kalniņš, Valds Klējums, Virga, Līga, Vilnis Alziņš, Jānis Krūmiņš, Mārtiņš Zelmens, jā, Andris Tenas, tad... Es varētu atkārtot to bildi, Jā. jo daudzi no tiem, kas ir šeit, ir zālē. Jā. Paldies, es tiešām nebiju redzējuši to fotogrāfiju. Jā, un te mums Salas rajona vadības Tobiks Neladē apkārtēs brauc ar savu žibu un ar viens to plakātiņu logā. Cik tas nopietni ir, mēnesi pirms, bet cik tas 27. aprīlī, ja man tika apsūtīts šāds te, no Laubers, tad es fotografēju dienu nogrēju Lauberē, un Laubers izpilskomitejas priekšsēdētājs paraksts ar visu apaļo zīmogu, kad es tiek pieņemts, un tie ir ieteicamie, ko es varētu bildēt Lauberē attiecīgi. Nu, un tur bija ieteikums arī pagastu vadības, fotografētāja Laubers, pie mājas, jā, pie tās komitejas mājas. Un tā ir Aiva no pie tās Laubers izpildu komitejas. Un pēc 20 gadiem mēs viņu fotografējam pie savas mājas, tas ir numur 2, viendienu ogrē numur 2. Tā ir tāpat Aiva nav tikai pie savas mājas. Un mēs arī, es iepriekšējā dienā apbraukāju pirms vienas ogrā tās Laubers vietas, kur varētu fotografēt. Un es ar šo mājas saimnieci Ženiju Renkoldu sarunāju, ka es fotografēšu reportāžu, kā viņa maizi cep, ja? Tas ir viņa tāda slavena maizi cepēja. Un es ieradīšos pie viņas 8, un tad viņa mīcīs un ceps un tā. Un tad, kad es 8 pie viņas ierados, tad, tā teikt, viss maizkrukuļi jau izcept, un šī bilde ir tā, nu, man viņa pašām patīk, bet to reportāžu es nespēju uztaisīt. Nu, un runājot, teiksim, pa ogres, viens ograi bildēm, tad mums pēc tam bija jāuzstājas izstāde. Viņi bija, man šķiet, nākamā gada janvārī Ogrē muzejā izstāde bija. Un līdz ar to mēs tās filmiņas dabojām, mēs tās taisījām, bet pēc tās izstādes vajadzēja tās filmas atkal atdot. Un līdz ar to man pārsvarā ir viss, ko es te rādīšu, tas ir reprodukcijas no tām bildēm, kas man bija saglabājušās pēc, jo filmiņas atkal man nav. Un, jā, tā ir viena no tiem ieteicamiem kadriem māksliniece Leja, kur sēž objektā, kas saucas Slinkuma triumfs. Un braucot pa Laubētu visam nejauši ieraugu, ka viena sieviete mazgā veļu, un likās tas diezgan interesantā vide, kurā viņa atradās. Izrādās, tās ir vecboķu mājas, un tā ir Austra mieza, kur tajā mājā arī dzīvo. Un tad tas faktiski man viens Ogrē tas interesantākais objekts bija šī māja un šī sieviete, kas te dzīvo šajā mājā. Interesanti, kā vecboķi izskatās šodien, ir pagājuši diezgan daudz gadu.
Un vakar noslēgumā bija bērniem kaut kāds pasākums, izklaides pasākums, te daži bildīts no šī bērnu pasākuma. Tad 88. gada maijā vēl, kā mēs redzam, figurēja sarkanie kaklaudi. Un šis mazais puisītis, kuram vēl nav 2 gadu un kurš knapi var noturēt Ženijas Reinholds saltskābu maizi, arī ieradies uz šo pasākumu šodien. Un runājot par viendienu studentu dzīvē, tas ar interesanti, ka man mans bildēm neviena jums nav ko parādīt, bet man ir stāsts par šo pasākumu. Tātad tas bija 88. gada 29. jūlijas. Organizēja, galvenais organizators bija Ārvils Ašerādens. Un tā ideja bija tāda, ka visā Latvijā ir studentu vienības, kur strādā kolhozos un padomu saimniecībās, un vajadzētu to vienas dienas ietveros fotogrāfiem iemūžināt. Un man atkal bija Salds rajons, es neatceros, kurš kolhozs, bet studentu vienības sauc Morits. Un interesanti bija tas, ka iepriekšējā dienā pirms tās fotografēšanas bija milzīgas lietas, visu dienu gāzi kā spaiņiem, un es domāju, nākamā dienā tāpat gāzīs, ko es tur fotografēšu, bet nākamajā dienā lietas bija mitējies, bet ceļi bija izskalot, un šajā ceļā no Pelsiem uz Saldas braucot, mašīnas platumā bija palicis, lai es varētu aizbraukt uz to Saldu attiecīgi. Un tā ir Saldas apkārtne, kā bija viss aplūdus attiecīgi. Un tā izskatījās Kalpaka piemiņas vieta, tad 88. gada 29. jūlijā. Bet runājot, teiksim, par to pašu vienības bildēšanu, es fotografēju, bija interesanti visādi momenti. Viens kāds man bija tik žēl, jo viens students pie cūka aploka, kurā bija sejā bezcerība un nolemtība un liecinājums, ka viņš nekad neko tādu nākotnē nedarīs. Bet jā, tā bilde nāca priekšā, bet diemžēl filmiņas man nav uztaisīt, es nevarēju, un viss tika pēc tam atdots attiecīgi. Arī bija jāuztais bildes un jāizved, bet filmas jādod, un līdz ar to man nekā nav. Un te, kur es pats fotografēju to, ir kāds no studentiem paņēmis otru aparātu, jo es fotografēju ar krāsu, acīm redzot šī brīdī tur. Un tas ir pirmais kadrs, un līdz ar to tas nav atdots, un tas ir vienīgais kadrs no vieniem studentu dzīvē, ko es varu jums parādīt. Un te ir viendiena Ogrējā un numur 2, jā, tas ir numur 2, tad pēc 20 gadiem, kad bija pirmā ogra, ir pagājuši 20 gadi, un tagad ir numur 2, un es fotografēju atkal Lauberi, un šī bilde laikam jau Dacē ir, šī te nebūs nekādas problēmas, un viss bija savādāk. Man bibliotekāra Maiga Livčāna bija asistents, kas man vadīja pa Lambertu, un tas bija ļoti saspringti un ļoti daudz, un bija daudz sabildējumu uztaisīt, un daži gadi no šī Lamberta. Tas ir viendiena Ogrē numur 2, ko es fotografēju. Tas ir skolā. Tas bija 20 gadu plus 88, tad 2008. Ja.
Nu, un šeit ir viendienu ogrē numur 3. Mēs esam nonākuši līdz 3. viendienu ogrē. Vitals Mihailovskis. Un tad numur 3 bija 18. gadā, 25. maijas. Man ir tāds fotostāts par Tautsnamu šajā 18. gadā. Kā es saprotu, tad tagad saimnieks ir atradies un tiek atjaunots Tautsnams. Jā, es šajā viendienu ogrē 3. reizē negribēju Lauberu vairāk, jo man patīk pilsētu fotografēt un varbūt tāls mazāk, tāpēc, ka tāls ir, palīdzam cilvēki nāk klāt un runā, un tad novērš uzmanību no to, ko es vēlējies darīt attiecīgi. Kā es atceros, tā laikam tikko bija tās trūklaksts uzstādīts, un tad tur bija tiešām atraktīva tā bildēšana tajās trūklaka apkārtnē. Paldies par uzmanību! Savas puses var piebilst, ka nelīdzsvarnos, varbūt būs jautājumi. Tad, kad es atnācu uz fotoklubu Ogrē 2008. gadā, tad šī akcija bija tā kā tā gada pasākums, es biju pozitīvi šokā, ka tik grandios pasākums var notikt Ogrē. Pēc 10 gadiem Latvijas jubilejas gadā mēs atkārtojām, un jau tuvojās nākamais 8. gads, tas ir pēc 3 gadiem, kad ir mums lielākās cerības, ka atkal aicināsim fotogrāfus uz Ogri piedalīties nākamajā akcijā. Un kā daudzi varbūt šogad jau ir sadzirdējuši, 2027. gadā tiek plānots atkārtot arī akciju Vienu dienu Latvijā. Bija pat liela konferences, es domāju, ka daudz klātsoši arī tur bija Liepājā. Tā kā gatavojamies, gaidām. Vai vēl kādam ir kādi jautājumi, varbūt ar komentāru? Ļoti īsi viens.
par 88. 88. bija ļoti zīmīgs Ogre ar Baltiku festivālu. Tā bija pirmā reize, kad Ogre parādījās sarkanie karogi. Un es ļoti maz esmu redzējis no citu fotogrāfu, izņemot mūsu Ogres bildes no Rīdzinieka. Vai tas varētu būt, ja vienkārši mēs neesam prasījuši viņas. Jo otrs bija tūlīt nākošais 18. novembrī, kad mēs uzrādām sarkano tautas namā. Bet tad bija ļoti slēgti, bija ļoti maz bilžu, jo tur bija menti. Bet lielā estrādē, kad tur bija visas malas piespļautas. Es no tā gadījumā no Rīgas lielajiem tā laika fotogrāfiem nekādu bilžu neesmu redzējis. Bet tavs jautājums tad varētu būt, ka varbūt tu Daini vai vēl kādam klātesošam ir kādas fotogrāfijas. Kaut ko rāda mūs ir interesanti. Mihaloski tur ir bildē, mēs likam bildes tautas namā, tautas kultūras centrā tagadējā, bet viņš bija nocelts, mēs nebija sienas vēl nokrāsotas, otrā stāva gaisnī likam lipinēm uz tā nedokrāsotā apmestā lipinēm bildes vēl tā pasākuma. Mēs vairāk varbūt no savas puses piebilst, ka tā kā tas nebija akcijā, tad jā, tas ir jautājums papildus, vai ne? Jā. Paldies. Man ir jautājums vairāk par fotografēšanu. Tas pavisam vienkārši jautājums. Tu fotografēji nu jau kādu brīdi, ja? Jā. Kāda ir tava iekšējā sajūta, kad bija vieglāk fotografēt šodien vai tolaik? Man diezgan vienkārši atbild. Man šķiet vienmēr, ja tu pats zini, ko tu dari un ko tu gribi. Ir tāda atbildināšanās, ka to jau nedrīkst un personas aizsardzība. Es zinu, ka bija tagad arī tā iepriekšējā 18. gadā, man liekas, ka tikko bija tā personas aizsardzība un valsts klients tika izraidīts no veikala vai no iestādes, kurā viņš tur bija iegriezies. Bet, it kā izdomā, ja tu attiecīgi, tev tas tik ļoti vajadzīgi, ka tu reitēji tajā veikalā vai tajā tur bildēt un tad kāpēc tu to dari. Bet, teiksim, man patīk ielu fotografēt, ja? Un es jūtos droši uz ielu, es fotografēju un es uzskatu, ka es to drīkst darīt, jā, un drīkst. Tas ir pienāk. Jā. Fotografi pienāk. Jā. Bet 87. gadā jums neapēdīja, ko jūs te fotografējat? No 87. gadā tur es dzirdēju kolēģiem biju, un tam pašam Aldim Dubļānam, tā stācijas tunelī bija problēmas, ka viņi tur milīgi šlaidīja projām. Kaut arī, es saprotu, ka organizatori tur bija saskaņojuši šo fotografēšanu ar visām augstākajām instancēm, jā, tur milīčiem, VDK un viss tur bija saskaņots, ka tas notiek un it kā var atsaukties uz to, bet katrā vietā jau ir katrs to var savādāk, jā. Bet Pavisam īsi jautājums, to bija tiedoši. Bet vai nevarētu būt tā, ka tu jau gatavo kādu grāmatu tādu, ko var pašķirstīt un paskatīties? Es par to domāju, es pašlaik esmu nolēms, jā, pēc iespējas ieskanēt visus vecos negatīvus un tad skatīties cauri, tā ir. Sanitēroši. Kur palika tās filmiņas, kuras tika savāktas? Vai viņas vispār? Jā, starp citu, man uzstāšanās ir viens no iemesliem, kāpēc es gribētu to jautājumu pacelt par to, ka viss tās filmas tika atdots un es, cik saprotu, pat neviens īsti nezinu, kur viņas atrodas un kādos arhīvos viņas atrodas. Un pavisam nejauši es toreiz no tā paša Jāņa Krūmiņa izprasīju tev vienu dienu Rīgā un tās līdz ar to man ir. Bet vienu dienu Latvijā un vienu dienu Ogrē un vienu dienu studentu dzīvē, kaut kā viņas mistiskā veidā ir aizgājuši, es nezinu kur. Un jā, līdz ar to tas ir tā kā tāds pazudus. Viņas izmetu varēja mainoties. Tu tiešām domā, ka mainīja, ka izmeta? Jo man arī viens no uzdevumiem ir atrast vismaz Ogres akcijas filmas, jo, protams, cilvēku muzejā ir mainījušies, bet, Un tas arguments, kāpēc arī viss labprāt atdeva, ka tūlīt jau izdos grāmatu, jā, un tur tad būs vajadzīgi tās filmiņas, un tad būs nopietnāk tā attieksme. Nevis tikai tur tā mazā izstādīt, ko uztaisīja pēc tam attiecīgi. Un ja, teiksim, pēc vienas dienas Ogrē, man tur daži bildes ir saglabājušās, kaut kāds brāļu bildes, ko es varēju tādu ieskanēt un parādīt.
tad viena ir studenta dzīvē un viena ir Latvijā, pilnīgi nekā nav absolūti viss. Par tā domu, jā, ka tūlīt arī tos grāmatas, arī pēc viena studenta dzīvē ir paredzēt grāmatu un tā. Jā. Vēl kāds jautājums? Man bija piezīme no zāles, no dāmas. Vienu dienu Rīgā, tur Kopildē vispār nebija nevienas sievietes, tā varētu būt. Tā bija laika mainās. Es pētīs, bet iespējams, jāskatās, jā. Kvotas nebija Tas ir antropoloģiski ir interesanti, ka pirms 30 gadiem tikai puiši un tad pamazām vairāk. Ja jautājumu vairāk nav, teiksim paldies un pateicība ir no Ogres novada pašvaldības, kas ir mūsu atbalstītājs. Mazliet laika dosim pārlikt prezentāciju. Nezinu, vai sāku runāt, vai Latviju runāšu tālāk. Nākamā mūsu viešņa ir no Nīderlandes un runās gan latviski, gan angliski nedaudz. Un stādot viņu priekšā, es gribu pastāstīt par tādām Egonas Pura simpozija aizkulisēm, jo cilvēkus mēs sākam uzrunāt jau tik līdz ir beidzies iepriekšējais pasākums un Raudē es satiku burtiski nākamajā dienā pēc iepriekšējās Pura ceļa Rīgā, jo viņi pazina runātāju no Nīderlandes arī. Un uzreiz mēs tā kā runājām, ka varbūt nākamajā gadā Raudē varētu uzstāties Ogrē. Un viņi uzreiz pateica, ka jā, iedomājieties, ka cilvēks gadu iepriekš jau var pateikt, jā, viņš ļoti labprāt pie mums aprauktu un ļoti labprāt iepazīstināt ar to, ko viņš dara. Raudē nav fotografa, viņa ir māksliniece, un fotogrāfiju viņa izmanto dažādos savos projektos, un šo stāstu es arī gribēju parādīt tieši tādēļ, cik dažādu lomu varbūt fotogrāfija arī tad, ja pats cilvēks nespiež to pogu. Un tehniski ir tā, ka es mēģināšu tulkot, lūdzu būt iecietīgiem, jo es to daru pirmo reizi. Ja kādu vārdu es nezināšu, es ceru, ka kāds no zāles man palīdzēs. Došu vārdu Raudē. Paldies, Dāca, for the introduction. Prieks iepazīts, mani sauc Raudē, es esmu no Nīderlandes, es runāju diezgan ok latviešu valodā, but not enough to give a very good presentation, so that will help me. So today I will speak about my project Zudusi Latvia, in search of a feeling of home. Šodien es stāstīšu par savu projektu Zudusi Latvia, meklējot mājas sajūtu. Sorry? Jūs varat apsēsties. You can take a seat if you... Varbūt apstāt. Yeah. So, I'm from the Netherlands. I was born in Leiden, which is the west of the Netherlands. Es esmu no Nīderlandes, es esmu dzimusi Leidē, kas ir Nīderlandes rietumos. And I grew up in a big family with a lot of animals, and my task was in the morning to feed the chicken. Es izaugu lielā ģimenē, kurā ir daudz mājdzīvnieki, un mans uzdevums bija bērnībā barot vistas. And big family is big family. Liela ģimene. This is a picture from 5 years ago, and I'm the youngest of 8, and everyone has a partner and children, and now there's even more. I have, I think, 14 cousins, so I am a tante like 14 times. Šī fotogrāfija ir uzņemta 5 gadus atpakaļ. Es esmu jaunākā no 9 bērniem. Katram ir dzīves draugs vai vīrs sieva. Katram ir bērni, un šobrīd jau ir daudz vairāk māsīcu un brālēnu, un es esmu tante. In 2015, I studied graphic design in the Netherlands, in The Hague. That's where I met my Latvian partner, Armand. 2015. gadā es studēju grafisko dizainu bakalaura līmeņa studijas Karaliskajā Mākslas akadēmijā Hāgā, un tur es satiku savu dzīves draugu no Latvijas.
This is the building, and you can see everyone comes by bike to school in the Netherlands. Tā ir tā akadēmijas ēka, un ir daudz divriteņu, jo visi brauc uz studijām ar divriteņiem. Yeah. This is Armand's. Tas ir Armands. He's there next to the pole. Viņš ir šeit zālē. Yeah, in the academy I studied graphic design, but the study was not so classical. It was very free, but bookmaking was an important part of the study and something that I really also enjoyed. Es studēju grafisko dizainu, taču tas nebija tāds klasiskas studijas, bija diezgan brīvs stils. Un nozīmīga studiju daļa bija grāmatu veidošana, un es tiešām izbaudīju grāmatu veidošanu. This is a book made of textile. It was quite experimental as well. Like my academy wanted us to experiment with materials and different techniques. Tā ir grāmata, kas veidota no tekstila, eksperimentālā stilā, un akadēmija vēlējās, lai studenti izmanto dažādas tehnikas un eksperimentē. This is a book that I made after graduation for a man who built his own boat and he traveled the world with that boat. Šo grāmatu es izveidoju pēc studijām par cilvēku, kas pats uzbūvēja laivu un apceļoja pasauli laivā. This is a book I designed about women in the arts for a gallery in the Netherlands that used to be always full of men, and then some years ago they wanted to give attention to the female artists of the gallery. Šo grāmatu es izveidoju galerijai, kura tradicionāli aicināja daudz vīriešu māksliniekus, taču kādā brīdī vēlējās uzsvērt arī sieviešu mākslinieku lomu. And this is maybe the highlight in my book design career because I got to hand the book to the former queen of the Netherlands. Šis ir spilgts mirklis manā grāmatas dizainera darbībā, jo ar šo grāmatu es satiku iepriekšējo Nīderlandes karalieni. You presented this book. She was the first woman to receive the book. Viņa bija pirmā sieviete, kas saņēma šo grāmatu. And the study, as I said, was very experimental. We did many different techniques. This is an example of a hand lettering I did for a poster series made from branches. Studijas bija tiešām eksperimentāls, un mēs izmēģinājām dažādas tehnikas. Šis ir piemērs rokrakstam, kas ir veidots no zariņiem. And we did a lot of printmaking as well, monoprint technique. Mēs veidojām dažādas drukas, arī monotipija, es domāju, monotipija. And what was really important in my study was conceptual thinking. So the teachers wanted us to think about what message we wanted to convey and not focus on the technique, rather try out different things and not think, okay, I'm a graphic designer, I make books and posters, but more think experimental technique. Studiju laikā liela nozīme bija konceptuālai domāšanai. Mūsu pasniedzēji vairāk vēlējās, ka mēs ne tikai praktiski darbojamies, bet mums ir arī ziņa, ko mēs vēlamies ar savu darbību nodot. Lai arī es esmu grafiskais dizainers un veidoju grāmatas, tad visu laiku ir jādomā, kāpēc un kas aiz tā ir. So I did a lot of performance during my studies, and this was a performance that I called overthinking. Es veidoju daudzas performances studiju laikā, un šī performance saucās overthinking, tāds angļu jēdziens, bet kā latviski iztulkos, tā kā par daudz domāt, pārlieka domāšana. Cepšanās, kā man tas saka priekšā. So for an hour I was just writing my thoughts on the wall, and I filmed it, and it was a way to express my
to say, like my overthinking. Yeah, at some Apmēram, point it jā. gets messy. Apmēram stundu es rakstīju savas domas uz sienas un vienlaicīgi to filmēju. Un tas bija veids, kā parādīt, kā es overthinking atkal, bet nu, par daudz domāju. Yeah, so the motto was kind of process over end result in our studies. So it was more important to make a lot and see where that creative process brings you than to think I'm gonna make this and then make that and that's it. That was not allowed. Can you please repeat? Okay, so process over end result was our motto in the studies, let's say. Like it was an important is motto in English by Latviešu vārds? Motto, isn't it? Es sapratu tā, ka studiju laikā process bija svarīgāks nekā rezultāts un bija svarīgi visu laiku darboties. Yeah, paldies. Then I graduated in 2019. Es beidzu studijas 2019. gadā. Still with Armands and projām ar Armandu. Yeah. Šodien mēs, 1. decembris mēs būsim kopā 10 gadus. Mēs esam veci. So, what now? Kas tagad? I worked as a graphic designer, but as you can see, the study was not so practical. So I also had to work in an art shop to make money. Kā jūs redzat, es strādāju grafiskajā dizainā, bet studijas nebija tik praktiskas. Tāpēc es nopelnu naudu arī mākslas veikalā. And I always could see the Victory Monument from my living room window. Es varēju redzēt uzvaras pieminieku no savas dzīvonās istabas loga. And I used to sometimes go there and eat sandwich and so on. Un dažreiz es tur devos, lai apēst kāds iesnājs. It felt like a strange place. It was impressive, like massive, but you also felt that it was from a different time and it didn't belong anymore to now. Tā bija sajūta, ka tā ir savāda vieta, ļoti iespaidīga, taču no citiem laikiem un vairs īsti neiedarās mūsdienās. And I remember in 2022, the monument was taken down. Es atceros, kā 2022. gadā piemineklis tika likvidēts. Every day we could hear this machine like tick, 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 like stone by stone, and taking it away. Katru dienu mēs varējām dzirdēt, kā strādā mašīnas, kas nojauc pieminekli. Yeah, and we didn't know when it would fall, so I remember with Armands we would go to watch. But at some point I was so hungry and I went home. Un mēs nezinājām, kurā brīdī viņš tiks nogāsts, citādāk mēs būtu aizgājuši paskatīties, bet tajā brīdī es devos mājās, jo bija izsauklis. Yeah, and when I was home, of course, at some point I heard a very loud, dull splash. I ran to the window and all of a sudden the sky was empty. Tad, kad es biju mājās, mēs dzirdējām lielu troksni, es aizskrēju līdz logam, un pēkšņi skats pa logu bija tukšs. This is a picture I made like a few days ago. I made. And now the park looks kind of like that. Šis ir attēls, ko es pati uzņēmu agrāk, un šobrīd tā vieta parkā izskatās tā kā augšējā labajā stūrī. And I come there almost every day, and it's like so lively now, and like one of my favorite places in my in Agensveld. Es tur dodos katru dienu, un tas ir tik pilns dzīvības, un viena no manām mīļākajām vietām šobrīd. This kind of radical change in the landscape is something that I don't have in Netherlands. Tāda radikāla ainavas maiņa ir kaut kas tāds, ko es neesmu piedzīvojis Nīderlandē. I'm visiting Latvia for 10 years now and living here for 4 years.
Es dodos uz Latviju pēdējos 10 gadus, un pēdējos 4 gadus es tur dzīvoju. And we live in Agenskans, and it's just unbelievable how much Agenskans has changed and how positively it has changed. Mēs dzīvojam Āgenskalnā, un es esmu patiesi pārsteigta, cik lielas pārmaiņas tas ir piedzīvojis, un tās pārmaiņas ir pozitīvas. Yeah, and in Netherlands it's just so full. And of course, Latvia is a country of contrasts. So, yeah, in the architecture, the abandoned buildings, but also like the beautiful things that are arising. But it's a feeling of like new life here in a way, and possibilities. Yeah. Latvija, protams, ir kontrastu zeme, un te ir arī pamestas sēkas, bet ir tāds sajūta, ka jauna dzīve sākas, un pozitīvā veidā ir daudz pārmaiņu. Yeah, and then I met with the main project initiator of the Zudusi Latvia photo archive, Ginta. Satikos ar Zudušās Latvijas projekta iniciatoru Gintu. My goal was to find the people behind the photos, and Ginta knew the contributors of the archive very well. Mans mērķis bija atrast cilvēkus, kas strādā aiz šī arhīva, un Ginta zināja personīgi daudzus cilvēkus, kas iesniedza šīs fotogrāfijas. Ginta izstāstīja daudz par Rīgu un kā ir mainījusies Rīgas ainava. She wondered in our conversations, why are we interested in pictures from the past? We should be interested in development. Viņa uzskatīja, ka mazāk jāinteresējas par fotogrāfijām no pagātnes, bet jāliek uzsvars uz attīstību un pārmaiņām. She showed me how, for example, Zaķisala Island used to be in this video. I don't think I can show it now, but that's okay. It's a documentary about how Zaķisala was in 1975. Viņa parādīja man video vai fotogrāfiju, kā izskatījās Zaķisala 1975. gadā, bet šobrīd mēs to video izskatāmies. And yeah, she said how now everything is gone, it's replaced by the island bridge and the TV tower. Un viņa stāstīja, ka šobrīd tas viss ir zudis, tā vietā ir salu tilts un TV tornis. She explained a tension she feels for a longing for the past, but also a need to move forward and develop. Viņa dalījās tajā spriedzē, ko viņa jūt starp ilgām pēc pagātnes, bet arī vajadzību turpināt, kustēties uz priekšu. But so much was lost during Soviet times, neighborhoods, landscapes, and ways of life that sometimes it makes it hard to imagine a future that honors what was. Taču padomju laikos tik daudz pazaudēts no pagātnes, kā dzīvesveids un vide, ka grūti iztēloties nākotni, kas ciena aizgājušo. I asked her, what do you wish for the archive in the coming 10 years? How do you want people to use it? Es jautāju Gintai, kā viņa redz arhīvu Zudusī Latvija nākotnī tuvākajos 10 gados un kā viņa vēlētos, lai Latvijas cilvēki to lieto. She said that she wants people to collect more treasures, like beautiful old houses from the countrysides that are disappearing. Viņa teica, ka viņa vēlētos, lai cilvēki vairāk krāja vērtības, kā piemēram skaistas senas ēkas, kas kādreiz ir bijušas laukos. She said that the archive is full of pictures of people, and we all want to make photos of people, which she understands, but often there is a beautiful house and then people are blocking the view of the object. Viņa teica, ka cilvēki vairāk fotografē citus cilvēkus, kas ir saprotami, taču bieži vien blakus ir kāda skaista ēka, un tad
Ir vērts nofotografēt arī šo ēku ar cilvēkiem. Yeah, so please upload treasures if you have them. Tāpēc lūdzu augšuplādējiet šajā vietnē vērtības, ja jums tādas ir vērtības dārgumi. Yeah. Ginta connected me to people that uploaded a lot of pictures on the archive. Ar Gintas palīdzību es satikos ar cilvēkiem, kas augšuplādēja daudzas fotogrāfijas arhīvā, Jolanta Abultīņa. Does any one of you know Jolanta Abultīņa? Okay, haven't. She would be a great person to speak here, I think. And her grandfather wrote every day of his life from age 13, and he wanted to capture his life as honest as possible. Vectēvs veica ierakstu dienas grāmatā katru dienu un centās būt ļoti godīgs. Here there is a quote in Latvian: Varu būt kā es kāda vieta sarakstu muļķības, bet tie tomēr nebūs mēlīgi, tikai pati no manas dzīves. Vienkārši piedzīvojumi tā veselas. Quite characteristic quote. Diezgan raksturīgs citāts šām dienas grāmatām. And she published a book a year after it out, I think so. Read it if you're interested. Ir publicēta izdota grāmata par šo stāstu. Jūs varat to izlasīt. And the next person I met was Māris Lolts. He has biked through almost entire Latvia to capture his homelands through the camera lens. Nākamais cilvēks, ko es satiku, bija Māris Lolts, kurš ar velosipēdu ir apbraukājis visu Latviju un arī uzņēmis fotogrāfijās. Does anyone know his work in the room? Es pazīstu viņu. He uploaded more than 1,000 pictures to Zudusi Latvia archive. Viņš ir augšuplādējis Zudušās Latvijas arhīvā vairāk kā 1000 fotogrāfijas. In the first years you could earn €2 per uploaded picture, so maybe that's also some motivation. Pirmajos projekta gados par katru fotogrāfiju varēja nopelnīt €2. Yeah, I think €2. €2 iespējams, ka tā arī bija motivācija. Tik daudz bilžu. And he showed me a map of where he has biked in Latvia. Viņš parādīja karti, kurā viņš ir apbraukājis Latviju. Quite Dutch. Yeah, this way he's doing it since the 80s, and he studies the landscape in a way. Viņš to darīja 80. gados, un tas ir veids, kā viņš arī pētīja ainavu. He has published, I think, some calendars and books about landscapes that he found in the archive, and then he visits them, so you have a picture of then and now. Viņš ir publicējis dažus kalendārus tādā veidā, ka pirms un pēc. They would cross out Russified city names, and then the board says jūsu priekšlikumi pilsētas nosaukumam. Viņi pārsvītroja krieviskotos Latvijas pilsētu nosaukumus un apakšā novietoja zīmi ar jūsu priekšlikumu pilsētas nosaukumiem. And he makes a lot of pictures from graveyards. Viņš daudz fotografē kapsētas. Yeah. He says that you can learn more about Latvia from its graveyards and from the history books. Un viņš saka, ka par Latviju var uzzināt vairāk no kapsētām nekā no vēstures grāmatām. Yeah, he's fascinated by how tombstones are sometimes destroyed and rebuilt, often for political reasons. Viņu fascinē tas, kā kapu pieminekļi tiek iznīcināti un dažreiz atjaunoti, arī politisku iemeslu dēļ. And sometimes it's not humans that destroy the grave, but nature takes over. Taču dažreiz kapu pieminekļus sabojā nevis cilvēki, bet daba. Yeah.
And then I wanted to also speak with elderly, Latvian elderly. Vēl es vēlējos aprunāties ar Latvijas vecākās paaudzes cilvēkiem. So I organized with some friends a stāstu pēcpusdienā in rural elderly house. Tāpēc es organizēju stāstu pēcpusdienu Rūras, mēs to saucam par pansionātiem. Yeah. Kopīgo. Two examples of stories that were shared was one of Vira, who's from Ukraine and lives now in Latvia. Viens piemērs par stāstiem, ko mēs viens otram stāstījām, bija no Viras, kas ir no Ukrainas, bet šobrīd dzīvo Latvijā. And she said that this picture is a picture her mother sends to her now when she lives in Viņa stāstīja, ka šī ir fotogrāfija, ko viņas mamma atsūtīja viņai, kad viņa tagad dzīvo Rīgā. And yeah, she said, I don't know why mom decided to send this photo, but I'm so glad she did. Viņa stāstīja, ka viņa nezina, kāpēc tieši šo fotogrāfiju mamma nolēma atsūtīt, bet viņa ir ļoti priecīga, ka to atsūtīja. And it's one of her best memories with her father, and he used to kind of roll her up the wall and then catch her when she fall over. Šī ir viena no viņas dārgākajām bērnības atmiņām, kad tēvs viņu tā kā uzbīdīja augšu uz sienu un noķēra tad, kad viņiem tā kā slīdēja lejā. And the workshop was for her a way to reflect and write about this memory. Šī darbnīca bija viņai kā iespēja reflektēt un rakstīt par savām atmiņām. And then the second story was from Baiba. Otrs stāsts bija no Baibas. She brought this picture of her favorite tree to the workshop. Viņa atnesa savu fotogrāfiju ar savu iemīļoto koku. And here it's also written in Latvian. It's her barn and the favorite tree. And after 40 years, the tree is still there. And it's the same, but still completely different. Jā, viņa stāstīja, ka pēc 40 gadiem koks ir joprojām, tas ir tas pats koks, bet tomēr ļoti atšķirīgs. Yeah. And I started this project to try to feel more at home. So the question is, have I found my home here? Šo projektu es uzsāku ar domu, ka es vēlos atrast māju sajūtu un justies vairāk kā mājās. Tāpēc jautājums paliek, vai tas man palīdzēja atrast mājas. Well, I have met a lot of people and even much more than I can tell you today. And I think that has really helped me to feel more at home here. Es satiku ļoti daudz cilvēkus, daudz vairāk nekā es šodien varu par viņiem pastāstīt. Un šīs satikšanās man radīja mājas sajūtu. Yeah, and just to, I guess I understand a little bit more about Latvia and Latvian people, and there's still so much to learn. Es domāju, ka tagad es zinu un saprotu daudz vairāk par Latvijas cilvēkiem, bet joprojām ir daudz ko mācīties. What I'm doing now is a project called Rode Frey. Man šī brīža projekta, pie kā es strādāju. Frey is my mother's surname and it means peace and freedom. Rode Frey, un Frey ir mans mammas uzvārds, kas nozīmē brīvību. And this is a picture of my mom a few weeks before she passed away, and together we were looking through photo albums of her family. Šeit ir fotogrāfija, kurā redzam mana mamma pirms aiziešanas mūžībā, un kopā mēs skatāmies fotogrāfiju albumu no Zudušās Latvijas. Family album or project album? A family album of my mother's family. Mammas fotogrāfiju album. And I recorded the conversations and we wrote these papers. And through Sudaci Latvia project, I understood that there's also so much to learn about my own roots that I don't know about. Pateicoties Zudušās Latvijas projektam, es ierakstīju sarunu ar mammu un mēs veidojām atzīmes par cilvēkiem, kas redzami albumā, un es sapratu, ka es citādāk novērtēju pati savas ģimenes vēsturi.
And maybe because I live in Latvia, I also started to understand my own culture in a different way, and I started to miss the Dutch language a lot. Varbūt tieši tāpēc, ka es dzīvoju Latvijā, es sāku citādāk skatīties pati uz savu kultūru un ilgoties pēc savas valodas. And writing has always been important to me, and I started to make music with my Dutch writings. Man vienmēr ir bijusi būtiska rakstīšana, un es sāku komponēt mūziku ar saviem tekstiem. My friend, the filmmaker, will come to Riga in January, and we're gonna also film clips in Latvia. Draugs ieradīsies Rīgā, un janvārī tiks uzņemti filmu klipi Latvijā. Paldies! Varbūt kādi jautājumi, komentāri? Es gribētu pateikt, ka skatoties šīs fotogrāfijas, arī tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs darām šobrīd arī ar fotokolu vēsturi. Mēs arī pētam senus albumus, rakstam ar zīmītēm klāt, kas tie ir pa cilvēkiem, jo tieši tā arī ir, kamēr tiek pievērsta uzmanība, tikmēr tā pagātne joprojām ir aktuāla, un man liekas, Ingrid ir tieši tā vārdi, ļoti līdzīgi, kā viņa teica, ka kamēr mēs cilvēku atceramies, tikmēr viņš dzīvo. Un tas ir arī par šī pasākuma ideja. Thank you very much. It was really interesting. May I ask you, did you find something fascinating, especially in Latvia history, and how it helps for you to understand history of Netherlands? That's a big question. One thing that comes to mind is that, for example, with Ilga, the grandmother of Mara, that there is a certain, it's a very subjective story, but this, I don't know the English word, but resilience and also a gratefulness. I recently had Dutch family visiting, and we concluded that in Netherlands there's a tendency to be, Dutch people are kind of whining a lot about everything that's wrong. And I think there is maybe a certain gratefulness and resilience here in Latvia. But I don't know if I have anything more useful to say about it. Mēģināšu iztolkot īsi jautājums bija, vai Latvijā, pētot Latvijas vēsturi, ir kaut kas atklāts tāds, kas lika paskatīties citādāk uz Nīderlandes vēsturi, un atbildēju, ka tas ir plašs jautājums, bet satiekoties ar saviem Nīderlandes radiem, viņa tā kā saprata, ka nīderlandieši mēdz daudz žēloties par to, kas nav tā, kā vajadzētu būt. Bet latviešu, es pareizi saprotu, vecākās paudzes cilvēkos viņi jūt to lielo pateicību un tā kā pretošanos apstākļiem spēju stāvēt pāri grūtiem apstākļiem. Teikšu paldies no Latvijas pašvaldības. Iespējams, ka klausīt, ja kāds man vēlas izkustēties, jo bija diezgan gari. Mums veidojot šo izstādi, parasti notiek arī dažas meistarklases, un meistarklasēs mēs kaut ko būtiski ņemam vērā, un viena no tādām frāzēm, ko es atceros no iepriekšējām meistarklasēm, ir mazāk ir labāk, varbūt parādīt mazāk, bet spēcīgāk. Un šis autors ir sekojis šim ieteikumam. Tā ir Sanita Obermāna, ar kolektīvu kopā. Gribu pateikt arī dažas vārdas par otrās vietas ieguvēju, kas mums vienmēr ir pārsteigums, jo mēs gandrīz līdz pēdējiem brīdim parasti nezinām, ko viņi parādīs. Arī šogad tā bija, ka gatavo kolekciju mēs jau ieraudzījām tajā brīdī, kad likām pie sienas. Tā ir Ramona
Neviča ar kolekciju Sīkumu sīkumu. Tas, kas iet fonā ar visu mūsu darbu, tas nav saistīts ar to, kas ir uzvarētājs. Un pirmo vietu šogad mums iegūst versijas. Ludmila Millere ar kolekciju Putni pilsētā. Šis mūsu pasākums, kas notiek jau 16. gadu, balstās mūsu cilvēku entuziasmā, tāpēc es ļoti vēlos pateikt arī paldies visiem, kas ļauj šim pasākumam notikt. Vēl nāk, tad īpaši paldies, es tomēr pateikšu arī Interē Rukai par morālo atbalstu visu šo gadu garumā. Un īstenībā viņa ir viens no cilvēkiem, kuriem es arī tā piezvanu un saku, vai veicināsim to vai šito, kā tu domā. Un Inters īstenībā ieklausās tavos vērtējumos un paldies tev tiešām par to. Mēs jau varam visu kaut ko izdomāt, bet ir iespēja aprunāties un jautāt, vai kādam citam var interesēt, tad daļai jau tās programmas nopelns ir arī tiem cilvēkiem, kas izsaka savas piezīmes vai kaut slabi, vai nebūs labi. Tad es mēģināšu nevienu neaizmirst, bet pateikt paldies. Tur stāvēt to maisu. Jūs varbūt arī netik ļoti manījāt, kas te notiek apkārt, bet tā ir tas cilvēks, kas uzņēma video materiālu par šo pasākumu, jo šogad mums televīzija ir devusies komentējumā, jā, un otrs cilvēks, kas mums uzņēma video materiālu par šo pasākumu. Jā, paldies. Viens cilvēks, kas katru gadu mums sniedz ievērojumu atbalstu un arī šogad, varbūt pamanījāt, varbūt nemanījāt, tad es aicināšu priekšā kādiem, kas organizē reģistrācijas procesu. Edmunds Guldiņš. Ko es viņu piedod? Edmunds Mīdiņš. Šos pasākumus arī jau vairāku gadu garumā, man vienmēr prieks dalīties ar viņu fotogrāfijām, jo kaut kā tas dod izmantošanā fotogrāfijas no šī pasākuma, droši sūtiet uz fotoklubu e-pastu, mēs viņus arhivējam un citus gadus izmantojam. Liels paldies visiem autoriem, kas uzņem fotogrāfijas šajā pasākumā. Nu jā, nu tā ir, tāpēc es saku, ka tie cilvēki, kas mums palīdz, dažbrīd ir aplausi mūsu arī tehniskajiem asistentiem. Es noteikti nenovitētu tik raiti, kā tas ir. Vislielākie aplausi Ģaksei. Paldies, bet man tiešām ir prieks redzēt šo pasākumu, redzot jūs katru gadu zālē, jo bez jums tas nenotikt, tas lielā mērā pateicoties jūsu atsaucībai. Vēl es Ludmilai pateikšu paldies, kur arī tāds neredzamais darbiņš. Viņa tulkoja mūsu viešņai uz angļu valodu visu, kas šeit notika. Pārākais kādu es aizmiršu, tas ir ja es kādu no mūsu kluba aizmiršu, es ļoti atvainojos, jo es arī mazliet nervozēju, lai arī to no malas varbūt nevar redzēt, es noteikti to dāvaniņu nodošu nākotnē.
Bet es pasākums līdz ar to pamazām tuvojas beigām. Mums ir tradīcija veidot kopildi. Kopildi veidos Edmunds. Šeit paliksim. Ārā. Kaut ko jau. Tāda ir izskanējis jautājums, vai iespējams nopirkt grāmatu, kas piedāvāt apskatēji. Jā, to grāmatu var iegādāties, sazinoties tur personīgi ar mani, jo tas ir jāvienās ir rokas. Tas ir bibliogrāfisks retums, un tad arī jāsaprot, ka bibliogrāfisks retums tā tiek piedāvāt. Viss sirsnīgs paldies! Paldies par pacietību! Vienāmies uz kopīgi!